Sveiki, skatītāji! Šajā video es atbildēšu uz jautājumu, kā noteikt taisnīgu lauksaimniecības zemes nomas maksu. Runājot par nekustamo īpašumu tirgu, man parasti patīk to salīdzināt ar Rīgas centrālu tirgu. It kā ir viens tirgus, bet tirgu ir atsevišķi paviljoni, ir zivju paviljons, gaļas, dārzeņu paviljons, piena paviljons, un katrā notiek dažādi veidi darījumi. Tāpat arī nekustamo īpašumu tirgu. Ir biroja tirgus, dzīvokļu tirgus, galu galā īres tirgus, nomas tirgus, zemes nomas vai arī pirkuma tirgus un tam līdzīgi. Un ļoti īpašs tirgus paviljons nekustamā īpašuma tirgu ir lauksaimniecības zemes tirgus. Lauksaimniecības zemes tirgu parasti tiek uzrādīti divi rādītāji. Viens ir lauksaimniecības zemes cena, un otrs ir lauksaimniecības zemes nomas maksa. Ja ar cenu varētu teikt, ka visā visumā ir labi iegūstam informāciju, piemēram, mēs varam skatīties centrālās statistikas pārvaldes datus par to, kāda ir lauksaimniecības zemes cena. Mēs redzam, ka pēdējos jau vairāk kā 10 gadus ir augšupējoša dinamika, tātad palielinās lauksaimniecības zemes cena. Bet jautājums, vai šiem datiem mēs varam uzticēties? Es teiktu, ka jā, varam. Visā visumā varam, līdzīgi ir arī ar Eurostata datiem. Būtiski vienmēr, jebkurā apskatā par tirgu, mums ir jāskatās metodika, kā tiek iegūti dati. Tad statistikas pārvalde mums savā mājaslapā parāda, ka dati tiek iegūti no zemesdienas savukārt iegūst no zemesgrāmatas. Un ja pusēm nav paslīdējusi kājiņa uzrādot zemāku pirkumu maksu, un pieļaujot, ka liela daļa ir kreditēta darījumi, visvairāk iesaistot valsts kapitāla sabiedrību Altumu, tad visticamākais, ka mēs varam šiem datiem uzticēties un paļauties, ka tā arī ir patiesā tirgus cena. Pārsteidzoši savādāk ir ar lauksaimniecības zemes nomas maksu. Jau ilgstoši, gadu desmitiem es esmu pārsteigts par to, cik ir grūti iegūt uzticamu informāciju, uzticamu informāciju par to, kāda ir lauksaimniecības zemes nomas maksa. Mēs varam skatīties arī centrālās statistikas pārvaldes apskatus par nomas maksu, bet tie, kas slēdz darījumus lauksaimniecības zemes nomas tirgu, jau ilgstoši ļoti labi zina, ka šie dati neatbilst faktiskai situācijai. Būtiski neatbilst. Un jebkuram pētījumam, protams, ir jānoskaidro, kāda ir metodika, kā dati tiek iegūti. Tad centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā jūs redzat, ka katru gadu tiekot anketēts apmēram vidēji 3500 zemnieku saimniecības, un tā šie dati iegūti. Un, kā jau teicu, neatbilst faktiskai situācijai. Kāpēc? Kāpēc? Un, ja kāds var man dot kvalitatīvu atbildi, tad uzrakstiet to komentāros. Es esmu atradis vienu iespējamo iemeslu. Varētu būt, ka tiek dota informācija šajās anketās par noslēgtajiem līgumiem. Bet ļoti bieži tiek darīts tā, ka tiek noslēgts līgums un pēc tam nomas maksa mainīta ar grozījumiem un neparādās informācija par grozījumiem. Cits iemesls būtu, ka vienkārši tiek uzrādīta aplama nepatiesa nomas maksa anketās. Tad tas arī ir iespējams. Un tomēr, kā jau teicu, hroniski man vienmēr nebija atbildes, un vēl ar vienu līdz galam man nav atbildes, kāpēc šie centrālās statistikas pārvaldes dati ir tik faktiskai situācijai neatbilstoši. Arī, ja mēs skatāmies Eurostata dati Eiropā kopumā, tad arī jūs redzat, ka
nomas maksa ir, es teiktu, aizdomīgi zema. Protams, augstāk kā Latvijā vidēji, un tomēr aizdomīgi zema. Visticamākais, ka metodika tiek piemērota tieši tā pati. Anketēšana, ko nevar teikt par pirkuma cenu. Pirkuma cena, jūs redzat, Eiropā ir arī, kā jau teicu, vidēji krietni augstāk kā Latvijā, un visticamākais arī tur tiek ņemta no reģistriem. Līdz ar to tā varam pieņemt, ka atbilst faktiskai situācijai. Un arī citos apskatos ir dažādi, parasti ar zinām laika nobīdi, bet tomēr lauksaimniecības zemes nomas maksas apskati ir saņemami, un arī tur parasti ir pārsteidzoša nesakritība ar centrālās statistikas pārvaldes datiem. Pie līdzīga secinājuma nonāca arī Latvijas darbinieki, sakot, ka tirgu ir būtiska informētības asimetrija, it īpaši par lauksaimniecības zemēm, arī par meža zemes darījumiem un arī lauksaimniecības pirkuma darījumiem. Un Latvijā no 2022. gada ievies tā saucamo lauku īpašumu tirgus indeksu. Un, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka vidējā lauksaimniecības zemes nomas maksa ir 187 eiro par hektāru gadā 2023. gadā ar plus 17% nomas maksas pieaugumu salīdzināt ar iepriekšējo gadu. Būtiski, protams, arī ir noskaidrot, kur tad Latvijā ieguva datus. Latvijā savā atzinumā raksta, ka dati ir iegūti no viņu uzņēmumu darījumu vadītājiem. Tāpat arī jebkurā pētījumā, protams, vienmēr svarīga ir metodika, kā dati tiek iegūti. Un attiecībā uz vidējo lauksaimniecības zemes cenu, tā saskaņā ar Latvijas pētījumu ir pēdējā, tātad 23. gada 3. ceturksnī ir 3880 eiro par hektāru, kas ir mīnus 2%. Tātad, varētu secināt, ka lauksaimniecības zemes cenas pieauguma dinamika ir apstājusies. Skatīsim, kā būs nākošā gadā. Visticamākais, ka nekāds būtisku pieaugumu nevaram sagaidīt. Savukārt nomas maksu, es teiktu, ka nomas maksas pieaugums varētu vēl turpināties. Latvija arī raksta tādus augstākos rādītājus, kā piemēram attiecībā uz nomas maksu, ka tā zemgalē sasniedz 370, 375, jau tuvojas 400 eiro par hektāru gadā, un arī uzrāda augstāko pirkuma maksu, ka tā ir sasniegta 14 865 eiro Rundāles pagastā Bauskas novadā. Tad lūk, kas vēl ir būtisks šajā te Latvijas pētījumā, kā ir būtisks darījums skaita samazināšanās, būtiska samazināšanās. Skatīsimies, kā būs nākošajā gadā. Vēl turpinot par iespējām, kā noskaidrot lauksaimniecības zemes nomas maksu, manuprāt, ir ļoti laba tendence, ka mēs varam sekot valsts kapitāla sabiedrības Altuma izsolēm. Jūs varat iet Altuma mājaslapā un redzēt, ka tiek veiktas izsoles, jo izsole, man liekas, ir vistaisnīgākais veids, kā puses nonāk pie atlīdzības noteikšanas. Tāpat arī Altuma publicē noslēgtos nomas līgumus. Tā ir laba ziņa tirgumu, tie ir kaut cik taisnīgs veids, kā arī citi tirgus dalībnieki, kuri nepiedalās šajās izsolēs, kur vienkārši slēdz nomas līgums vai arī pirkuma līgums, kā var uzzināt, kas notiek tirgu, kāda būtu nosakāma taisnīga atlīdzība. Un tātad, noslēdzot šo video, es izsaku pateicību Latvijas darbiniekiem par šādu indeksu ieviešanu, un tad, kad Latvijas indeks tika ieviests, tad viņi norādīja, ka būtiskākais ir mazināt informētības asimetriju starp zemes iznomātāju, zemes nomnieku, tāpat arī darījumiem meža tirgu, bet it īpaši šajā video es uzsveru šo te informētības asimetriju starp zemes iznomātāju un zemes nomnieku. Jācer, es iesaku un sekošu pats, un arī citiem iesaku sekot šim te Latvijas indeksam, un es novēlu visiem tirgus dalībniekiem pats galvenais taisnīgus
taisnīgus principus, pēc kuriem puses nonāk pie nomas maksas noteikšanas. Paldies, ka skatījāties. Visu labu! Tiekamies!